pie protestantiskas kristiešu virziena, Pentekostu vai Vasarsvētku virziena, tās tā saucamas harizmatiskas draudzes. Tad darbības veidi un mērķi, tas ir kalpot Dievam, lūdzot to, veikt dievkalpojumus attiecīgi, rīkot gan koncertus, gan misionārus pasākumus, gan festivāļus, gan pasniegt Bībeles mācību. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, lai nepilngadīgi iesaistītos kādā reliģiskajā organizācijā, ir nepieciešama rakstiska vecāku atļauja. Tiesa, māte, kura uztraucās par savas meitas darbošanos Prieka vēstī, nav devusi rakstisko atļauju iesaistīties šajā reliģiskajā organizācijā. Mums likās nekorekti katram, kurš mums izskatās apmēram 15, 16 gadu vecs jaunietis, pieiet klāt un pajautāt, vai tev ir atļauja no vecākiem, vai tu esi ar vecāku piekrišanu. Ja? Manuprāt, tas ir, zināmā mērā mēs viņu pirmkārt pazemojam, otrkārt tas ir kaut kādā mērā arī cilvēku tiesību pārkāpums. Prieka vēsts svētdienas skolas bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam visas vecāku atļaujas esot kārtībā. Reliģisko lietu pārvaldē un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā sūdzības pēdējo 5 gadu laikā par draudzi Prieka vēsts nav saņemtas. Kas attiecās uz tādām harizmātiķu draudzēm, jā, tad viņas ir tādas, ka tomēr tur nezūd kontakts, parasti nezūd kontakts ar laicīgo dzīvi. Un tur var ieiet iekšā un tur var iziet ārā, respektīvi, tie, kas grib aiziet prom, viņi netiek tā īpaši vajāti vai tur, teiksim, kritizēti. Ja vecākiem rodas bažas, ka viņu atvasi par daudz iesaistās kādā reliģiskajā organizācijā, nevajagot kautrēties doties pēc psihologa padoma. Mēs inspekcijā saņemam zvanus citreiz no pašiem bērniem par to, ka vecāki savu reliģisko uzskatu dēļ viņus ļoti ierobežo, ka viņiem ir liekta saskarsme ar vienaudžiem, ka viņiem tiek izvirzītas tādas prasības, kādas neizvirza klases biedriem, un vecāki nav gatavi viņus uzklausīt. Un ir gadījumi, kad pie mums griežās vecāki, kuri saka, ka viņi vairs nevar ar savu bērnu sarunāties. Savukārt, ja viens vecāks ir devis atļauju apmeklēt konkrētu draudzi, bet otrs nē, strīda risināšanā iesaistās bāriņtiesa. Jana Vītoliņa, Ivo Vejs, bez tabū. Jā, jebkurā gadījumā tas ir lielisks indikators tam, kāda atmosfēra patiesībā ir ģimenē, jo es pieļauju, ka var izveidoties situācija, ka tas bērns tajā draudzē jūtās pat labāk nekā. Viņš tur ir uzklausīts, ar viņu runā, viņu respektē. Tieši tā, tur ir domu biedri un cilvēki, kas viņu saprot. Bet droši vien, ka nevar mest arī pār vienu kārtu, ne jau visos gadījumos. Nekādā gadījumā var gadīties arī pretēja situācija, ka tas bērns tur ir vienkārši ķīlnieks un pats nezina, kā tikt no turienes ārā un baidās. Un par ķīlniekiem ir arī mūsu nākamais stāsts, tiesa gan par ķīlniekiem, kuri nokļūst noslēdzot līgumu ar interneta vai kabeļu televīzijas piegādātājiem. Un tad cilvēks vienu reizi noslēdzot līgumu, pēc tam nemūžam varētu pat teikt, netiek no tā vaļā. Un mums ir spilgts piemērs. Mums ir